Sveicināti! Šovakar raidījumā Makšķerē ar Olti mēs darbosimies divos virzienos. Vienā ziņā vētīsim šeit pat Rīgas pazemes apslēptos zvejnieku tīklus. Otrā brauksim uz Igauniju, jo izrādās 26. novembrī tur ir vietas, kur drīkst sākt spinningot lašus un taimiņus. To, ko azartiskākajiem spinningotājiem gribas darīt jau sen. Dodamies! Šobrīd mēs esam Rīgas centrā, kur pēdējos jau vairākas nedēļas ļoti aktīvi notiek zandarta copu. Zandarta copu notiek gan pēcpusdienā, gan naktī tumsā, jo Rīga ir samērā labi izgaismota pilsēta. Un pēdējā laikā esam saņēmuši samērā daudz makšķernieku zvanus un sūdzības, cik es zinu, ne man vienam zvana, kas īsti notiek Rīgas centrā ar tīkliem, murdiem, jo makšķernieks jau nezina, kas notiek ap tiem vienu vai vairākiem karodziņiem, kāpēc, kādā krāsā, kurš marķējums un ko nozīmē. Un tāpēc mēs esam atbraukuši, lai pafilmētu, kas tad īsti notiek Rīgas centrā. Mēs šobrīd atrodamies pie Vanču tilta un skatāmies, redzam, jau 4 mazus zaļus karodziņus. Iespējams, ka pa dienu viņus vēl var redzēt, vai viņus var redzēt par nakti, es nezinu. Bet reku mums sākās arī murdu iedas apakšā. Mēs viņu redzam, reku 1 strīpa, reku 2 strīpa, reku 3 strīpa, reku 4 strīpa. Cik es saprotu, katrs karodziņš apzīmē kaut kādu murdu iedu. Jautājums, cik tālu, piemēram, no šiem karodziņiem nevajadzētu makšķerēt, lai nezaudētu savus mānekļus un nebojātu arī rūpnieciskās zvejas rīkus? Šos jautājumus mēs vēlamies uzdot šodien valsts vides dienesta inspektoriem, kuri noteikti zina, kas notiek zem ūdens, kādi karodziņi, ko marķē, un pastāstīs mums makšķerniekiem, kā mums izvairīties no nevajadzīgiem strīdiem. Rudens ir skaudrs mēnesis, bet mums ir jābrauc un ir jāskatās un jāskaidro. Pirms 3 nedēļām te bija 40-50 laivas, visi ķēra no jūras ienākošos zandartus. Un tiklīdz sāk braukt tās laivas un ar radariem skatīties lejā, tā mums radās papildus iespēja uzjautāt valsts vides dienestam. Jūs variet mums palīdzēt saprast, kas šeit notiek Daugavas lejpusē, lejpus Rīgas Hesam. Kas ir ar zvejas rīkiem, kas ir jāzina, kā viņus marķē un kā atšķirt legālus no nelegāliem. Tāds mums sarežģīts šodien tas uzdevums. Pirmais rekura epizode, numur 1, tur dzīvo Māris Gailis, tur ir jahtu piestātne, te ir dambis un rekur ir tie spludi. Un rekur ir tā zilā zīme. Ko cilvēkam vajadzēja pa viņiem zināt? Cik mums ir zināms, šeit ir zvejas rīki, ja? Jā. Kādi konkrēti, tad mums varbūt jāpiebrauc tuvāk, visticamāk tie nēģi murdi. Varētu arī būt šeit arī zīvmurdi stāv, ja? Jā. Nēģi murdi tiek visi marķēti, zemūdens un arī virsūdens, jābūt obligāti marķētiem. Ko mēs šeit redzam? Viens, kas ir skaidrs, ka te nevar braukt iekšā bez valsts vides dienesta. Tagad mums ir valsts vides dienests, ko mēs redzam? Ir telefons, ir licence. Telefons, cik es redzu, te laikam ir labāk redzams. Te arī tātad valsts vides dienests, iekšēji ūdeņi, 15. gads. Es laišu vaļā, neraušu vārā. Jā. Te it kā viss atbilst, gan ir licences numurs un otrā pusē ir telefons. Gan apakšā, gan augšā. Viens karogs, otrs karogs. Tātad te bāzties nevajadzētu, ja? No karoga. Nevajadzētu tajā starpā bāzties, jā, jo cik apakšā tie rīki, mēs tagad nepateiksim. Mēs pateiksim to. Mums nav tāds iespēja. Jā, bet runa ir par ko? Tagad jautājums tas, vai šis ir atsevišķs rīks un tas ir atsevišķs rīks, kas te ir tepat drusku tālāk, vai starp viņiem ir rīks, vai no viņiem uz augšu un uz leju ir rīks? Kā to var makšķernieks pateikt? Viņiem ir rīki, jā. Vienkārši es saku, ir tāda sena vienošanās arī zemkopības ministrijā, un lai neliktu pie katra šī nēģu murda karogu, ir vienošanās, ka marķējums būs uz šo murdu lielā loka augceļā. Ja? Tāpēc šī rinda, piemēram, te varētu būt kāds 6, 7, 8 iekšā vai pat 10. Ja? Murdi. Jā, murdi viens. Rindā iedās asīt. Ar vēl viens karogs. Jā, bet tiem murdiem vajadzētu būt no karogiem uz krastu, jo karogi ir zaļi, pareizi? Jā. Jo šis krasts ir zaļais, kreisais krasts ir zaļais marķējums, labais krasts ir sarkanais marķējums. Jo pagaidām te vēl ir kuģu ceļš pie tilta beidzās. Viņš beidzās, brīvos teritorija beidzās no Vanču tilta. Tad paskatāmies, Sēdiņš tur redz kaut ko no tiem murdiem. Pabrauksim virsū, pastīsimies. Mums jau ir gan sāni, gan apakš, ko mēs varam pastīties. Centīsimies netrāpīt nevienam pludiņam ar dzenskruvu un pabrauksim pastīsimies. Šeit dziļums ir 10 metri. Starp
starp citu zivs ir pilns gaisā šeit, taisu šajā vietā. Reku mēs redzam visu apakšā, redzi? Reku ir tīkls apakšā. Reku te visu sētni. Tas ir tīkli, reku arī mūrdas kaut ko redzēt. Jā, te tagad visu var redzēt, kas te ir apakšā salikts. Nu, ja makšķernieks šeit metīs, tad visticamāk viņš ārā neko nedabūs. Tāpēc makšķerēšanas noteikumos ir 50 metru liegums. Jā, šobrīd... Jā, mēs pārgājām pār, tātad šajā gadījumā Rīgas atrodas starp karogiem. Tā sanāk, jo viņš nebija uz krasta pusi, viņš nebija arī uz to pusi, jā? Jā. Tad Rīgas atrodas starp, ka reku vēl viens striķis tev kaut kāds. Tas ir striķis kreisā pusē, mēs viņu redzam, tepat ir boja. Tā, skrūvēm mēs neko nevaram ierot. Labi, laižam uz nākamo vietu, saprast, kas notiek. Makšķerēšanas noteikumi saka, 50 metru attālumā no rūpnieciski marķētiem zvejas rīkiem mēs ķert nedrīkstam. Protams, ka ne jau visiem makšķerniekiem ir iekārtas, ar ko var redzēt, uz kuru pusi no šī karoga iet konkrētais zvejas rīks. Bet ir skaidrs, ja mēs redzam karogu ar marķējumu, tātad tur ir iekšā zvejas rīks, un tātad 50 metru rādījusā ap šo karogu nevis nedrīkst ēnkuroties, bet nedrīkst makšķerēt. Tas ir svarīgi, lai mēs nezaudētu savus mānekļus, nebojāt rūpnieciskos zvejas rīkus. Kas vēl ir, ko vēl gribētos pieminēt, ņemot vērā tomēr, ka tā kustība naktīs pēdējos mēnešos ir kļuvusi ļoti intensīva. Iespējams, ka nākotnē būtu jālūdz, lai kaut kāds fotoelements pie tā karoga figurētu, ka tumsā tomēr paliek. Viņš varbūt to disku tāpēc pieliek? Tas disks neko daudz tumsā nedod, jo viņš nekad nekarājās tieši vertikāli un neatspīdina tev neko. Es esmu daudzkārt braucis naktī tumsā pa Rīgu, un pēc GPS pa zināmām takām tu vari braukt, bet ja nonāk kāds viesmakšķernieks, kas ir atbraucis viņam naktī izkulties krastā, varētu būt liela piedzīvojuma. Tīri likumiski, ja jūs tagad sakat, ka vajadzētu atstarotāju, tā kā mums te daudzās vietās pielikt, kā to likumiski var iestrādāt tiem zvejniekiem? Ieteikt, bet jūs viņiem iesakiet, viņi klaus uzreiz? Nu, redziet, šobrīd nekur likumdošanā tas nav atrunāts, bet ir daudz juridiskas firmas, zvejnieki, kas arī to jau izdara lejā, tepat lejā ir jau. Jā. Kad ir apgaismot. Nu, tas gan pie zivs mordiem. Šajā gadījumā šeit viņas nav apgaismot. Dioru tīkliem, visiem lašu tīkliem bija ļoti smuki mirgojošas baltās gaismas. Un ar visu to skrēja iekšā, plēsa tīklus. Un arī ļaunprātīgi viņiem daudzreiz plēš šitos karogus. Tieši tāpēc viņi varbūt arī dažreiz negrib likt. Tieši tā, jo viņiem viss tas arī maksā naudu. Nākošā lokācija sveiciens prezidentam pretī prezidenta pilī. Zem Vanšu tilta atrodas daudz dažādu karodziņu. Kas ir apakšā, skatāmies? Reku parastais eholots jau sāk uzrādīt murdus. 1, 2. Reku mēs viņus redzam arī šeit. Reku mēs redzam arī tās iedas. 1, 2, 3, 4, 5. Redzi, reku ir viens gals, viņai 26 metru attālumā no laivas. Otru galu mēs redzam pataistiem 30-40 metriem pa labi projām. Ja? Redz, kā tie murdi ir apakšā, kā viņi iet strīpās. Ja, principā viņi noteikti ir garāki pa tiem 50 metriem no karodziņa. Tātad tie 50 metri nav panacēja, ja karodziņš ir tikai vienā galā. Tām iedām. Šitie karodziņi arī neviens nav marķēts, nevienu tumsā no viņiem nevar redzēt. Tikko tu sāc pārvietoties pat gaišajā Rīgā, ir riktīgas problēmas. Neuzsist kādu skrūvu vai nenolaust kādu motoru, neuzstīties uz kaut kādu. Un kas ir, teiksim, man ir liela laiva, tas ir okei. Bet ar mazām laivām ir tā problēma, ka, piemēram, ja viņš ar stiklaplastu laivu un F3 zirgiem iet, un viņam pēkšņi uztin to tīklu, tad viņu var paraut zem ūdens. Tā ir liela problēma. Tā tas Igaunijā šobrīd tā ir liela problēma. Viņš jau ir lejā. Pietiek ar striķi? Nē, nu var ieraut dzenskruvēs striķi. Striķis ir pamatīgs. Viņš kā nodot mierā tā. Igaunijā kā 2 nāves gadījumi viņš ir tāda. Jā, Igauņu makšķerniekiem šobrīd taisni tīkla marķējums ir kļūst ļoti aktuāls. Mums starp organizācijām, teiksim, informācija tāda parādījās. Jo viņiem katru gadu iet bojā vienkārši makšķernieki ar plasmasas laiviņām. Ar vieglām laivām. Viņš vienkārši iet ar tiem 11 km/h. Un tajā brīdī, kad tas tīkls nostiepjās un viņu rauja atpakaļ, viņam laivi pilna. Rekāds tās ķeselītes mums te ir viena pēc otras lejā. Centīsimies atkal neko neuzstīt, it kā mēs visu sauklis redzam. Ko arī zivibars virs tā murdu stāv. Nu, ko mēs te redzam? Nebrauksim pavisam klāt. Numurs ir, pirms nosaukums virsū ir. Šobrīd ir stiprs trauma, neraustīsim tos murdus, jo nevajag izraust viņiem vai ēnkurs vai vēl kaut ko ārā. Pabraucam paskatīties, cik tālu viņi stiepjās, ja varat.
šobrīd nav, jo šeit zem tilta, kā tu redzēsi, te ir baigie nelīdzenumi. Viņi visticamāk tiem murdiem tos galus slēp tieši aiz tiem nelīdzenumiem. Reku, te ir visādi koki, baļķi, te šobrīd tā murda nav. Jā, celtniecības drāzes. Jā, te ir celtniecības drāzes tilts ir būvēts, un te ir reku visu visādi kankara apakšā. Reku, tur ir nākamajām murdam sākums. Acīm redzot, šajā gadījumā mums jāizprot, kad murdiem ir nomarķēta augšējā daļa. Un tālāk nāks apakšas. Ko mēs te redzam? Mēs redzam jaunu murdu. Tagad mēģinam saprast. Mums ir atkal murds. Kur ir šī murda marķējums? Tagad man ir jautājums ļoti stiprs, spēcīgs. Pasakiet, reku, mums ir murds un kur viņš ir marķēts? Jā, te nav karoga. Droši vien kaut paši murdi ir tas marķējums uz loku, lielā, bet karoga nav. Jā, reku, mēs redzam visus murdus, visus ankuru auklus, visu mēs redzam. Reku, ankurs viņam vēl tagad iet, reku, redzi? Viņš jau pat šobrīd vēl nāk ankurs triķis līdz. Un reku, ir pats ankurs šajā vietā, reku, te ir ankurs. Jā, tas labi. Šitas te, teiksim, labi, nesanāca pirmo piegājumu, bet šitas ir ankurs, reku, iekšā viņu var redzēt, jā? Reku, mums ir nākamais murds, lūdzu, kungi. Reku, mums ir nākamais murds, te nekā nav. Bet būtībā šitais ir nelegāls, pareizi. Sanāk, šis ir nemarķēts. Legāls vai nelegāls, viņš ir nemarķēts. Protams, mēs šobrīd pateikt nevaram. Var jau būt, ka tur arī lejā ir marķēts. Karodziņa nav. Karoga nav, jā, tas ir pārkāpums. Pasties 1, 2, 3. Viss vilciens ir sakārts iekšā. Neko, viss mums atkal ir, ja? Neko varam padīt viņu atpakaļ, redz? Neko, šitas te mums viss sakal, tā ir atkal jauna dās. Karogs priekšā pakaļ. Nav. Viņiem tika teikts, vismaz rītas sākumā ir karogam jābūt no rītas beigās. Te ir tikai kājas sasitnāts ūdeni. Jā, ir otrā rinda jau bez nevienas stoderītas. Bez nevienas pašas. Es pilnīgi 99%, ka uz tā loka ir tas marķējums, bet stoderītas Jā, bet apskaties, cik sen mēs, cik tālu mēs jau esam nobraukuši šobrīd, ja? Cik ilgi mēs braucam, tagad reku beigas, ja? Šitas ir zivju murds, reku, jā. Pasties, ka smuku var redzēt, kā murds strādā. Un zivis sastājušās aiz murda. Jā, un Zivs stāv murdam priekšā. Reku, mums ir murds ar visiem un diezgan tukšs jāatzīst. Jau izlūkots. Bet var iedomāties to tehnoloģiju, ka šitā mēs varam akstīties murdi. Mēs varam tikai sapņot par tā. Bet nevajag sapņot, tas ir no zivju fonda, vajag nevis dronus pirkt, bet vajag nopirkt normāls aparāts. Diemžēl tas no mums nav atkarīgs. Tagad kur mums te vispār kāds karogs ir? Šitas ir iezīmētais balsts, starp kuriem jābrauc šajā virzienā. Reku, mums apakšā atkal viss ir. Tieši zem mums atkal ir rinda, teiksim, varētu pat teikt, kuģu ceļā. Kādā, ne kuģu ceļā, bet navigācijas ceļā. Mums ir rinda atkal apakšā. Tieši zem akmens tilta, tieši rinda. Un pie tam neviena, viņas arī pa labu un pa kreisi vēl. Jā, tas ir... Un zvejnieks saka visu laiku, ka neķerās, nav to zivi. Kā lai tic, ka nav to zivi, ja tik daudz zvejas rīku iekšā? Kā kaut kur nav pareizi kaut kas, ja neķertos, neviena tīkla nebūtu iekšā. Ja neviena murda nebūtu iekšā. Ko tad neķerās? Var jābūt, ka viņus neviens nebauda. Jautājums ir, cik bieži jūs kopā ar viņiem dodaties, teiksim, pabaudīt, ko viņi rakstēs žurnālos, cik ir spēj? Te jau ir tā lieta, ja, ka mums viņiem ir jāziņo tikai, ja viņi veic zinātnisko vaislinieku zveju. Ja. Tad viņi paziņo mūs tās 2 stundas iepriekš, un tad mēs ar viņiem izbraucam. Ar šitos licencētos tīklus nevienam zvejniekam nav jāziņo inspektoram, kad viņš iet un kad viņš pārbauda. Tur ir tā problēma. Kas tas par priekšno tās ankurs? Tāpēc mēs arī nezinām, ko viņi tas ir kaut kāds ķērājs. Tas ir cilvēks ar kājām betonā, vai arī žiguls. Protams, te iet tālāk rinda. Saka, jūs te varētu to lielo kuģi vest iekšā mierīgi, izlaist lielo ankuru un pēc tam lēnām velcēt to visu uz jūru. Mums jau te rindas netrūks. Te būtu nedēļai darbs. Un 2 gadu plāns tika izpildīts. Jā, būtībā tiešām šeit. Bez tādas ierīces mēs neko aparatātu neatrastu. Bet tu redz, ka nav Viena lieta atrast, jau otra lieta arī reāli viņus izņemt. Jā, tā kā. Tur ir kuģi ceļš. Arī uzreiz saklāks. Nē, šitas ir šajā virzienā, tas ir tajā virzienā. Mātīgi, tev uzreiz tāds kalns, saklāks kuģis? Jā, te bija saklāks. Man ir dziļuma karte, ko es varu parādīt, kā te izskatās Rīgas centrs. Tu tās parādīšu, kāda ir dziļuma karta Rīgas centrā. Tāda ir Rīgas, redz, te ir saklāks, te ir dziļāks, tāda ir Rīgas dziļuma karta.
Un, protams, kad zvejnieks to zina, tikpat varbūt... Zvejnieks to zina perfekti, jo tie mūrdi, redz, ka bija taisnā aizvējā nolikti zvejnieki. Straums aizvējā. Jā, zvejnieki to zina. Kāds būtu secinājums pie tā, ko mēs šodien redzējām? Nu, mēs noskaidros šitos, kam ir blakām mūrdi, jā, izsaukstos, kam šie mūrdi pieder nemarķētie, teiksim tā. Lemsim tur vai pa sodu likšanu vai kā, vai šoreiz iztiksim ar brīdinājumu, liksim visu sakārtot. Jā. Nu, es domāju, ka risinājums ir kaut vai šīs stoderes pa starpā ik pēc 50 metriem, jo šīs rindas ir garākas par 100 metriem. Jo likums ir visiem viens. Nu, tieši tā. Tur nevar neko izdarīt. Nē, nu, es saku, mums jau nav mērķis tikai sodīt. Jā? Nu, mēs tāpēc sauksim ārā atbildīgos cilvēkus. Bet kā tu zinās, kuriem tie mūrdi pieder? Te bija vesels strīps. 6 posmi viņiem tur ir, viņi zina, kurām mēs tās vietas piefiksējam. Jā. Viņi varētu zināt, jā. Nu, viņi paši zinās, kurām tur ir stoderi un kurām nav. Jā. Viņiem šoreiz varbūt saka, pat sodu varbūt neliks izteiks brīdinājumu un dosim laiku kaut kādas dienas, ja visu to sakārtot. Nu jā. Tad arī makšķernieki būs apmierināti. Andri, klausies, bet vai tu redzi ideālajā versijā vēl pirms tu dodies pensijā, pa ko tu tagad? Vai tu redzi ideālajā versijā to, ka Daugava tomēr arī jums ir kaut kāds plāns, kur jūs redzēt, kuram ir izvietot zvejas rīki? Jo, ja jūs nākotnē iegūstiet šādu te skatām ierīci, ka jūs varat vienkārši braukt un skatīties, tam viss kārtībā, tam ir, tam nav, kas tas tāds? Kā tev šķiet, ir tas iespējams vai nav? No tava viedokļa, kā izskatās? Nu, tā ir 2 varianti, vai braukt ar jums kopā un viss iezīmēt, kā mēs šeit redzējām, ļoti ideāli. Vai otrs variants prasīt zvejniekiem. Kaut gan savā laikā esam prasījuši, bet nekur likumdošanā tas nav atrunāts, ka viņiem konkrēti jāuzrāda zvejas vietas ir, jā. Un līdz ar to tas jautājums tā arī netika atrisināts, jā. Nu, tieši tā, jo, ja būtu kaut kāds risinājums, viņi nebūtu tik daudz zvejnieku, tomēr vairāk zvejotu jūrā, jā, kur viņi tā nesatiktos ar makšķerniekiem. Roņi brauc, laižamies uz mājām. Mēs braucām pa 2 virzieniem. Mārtiņš brauc pa ūdeni, es savukārt aizbraucu kopā ar inspektoriem uz ātru roku paskatīties. Tajā Daugavas lejtecē, cik tad tur ir to zvejas rīku? Cik viņi drīkst būt? Cik viņiem ir jābūt pēc papīriem? Izrādās, Mārtiņ, godīgi sakot, kopš valsts vidas dienests neizdotās licences, viņiem skaidrības nav nekādas lielās. Mēs sapratām, cik uzņēmēji ir, bet cik tur iekšā to jābūt, to pagaidām pirmajā stundā neizdevās uzzināt. Jā, un otrā tēma, kurš uzņēmējs kurā rajonā, tā kā inspektori mums teica laivā, ka viņam ir pa sektoriem sadalīts apmēram, kurā posmā kurš zvejo, tāda dokumentācija nav, ja? Mums makšķerniekiem prasa visu līdz milimetram. Jā, takelāžas nazi laivā vajag vadāt līdzi, jā. Principā tātad makšķerniekam uz ūdeņiem jābūt visam. Glābšanas vestēm, glābšanas riņķiem, sākot no pavisam mazām laiviņām, bet pāriesim pie pozitīvām lietām. Nu jau vairāk kā mēnesi Rīgā dzīvojošie makšķernieki un pierīgas makšķernieki izmanto šo veči. Kaut kas beidzot ir izdarīts tuvu Eiropas standartiem, jo leņķis slipam ir vienkārši lielisks. Iebrauc, uzbrauc, izbrauc. Nu, es domāju, ka stāvvieta nākamgad uztaisīs. Dāmas un kungi, cilvēkam, sevišķi novembra beigās, decembra sākumā nav miera. Ir liela vēlēšanās vēl kaut ko lielu izdarīt pirms kāpt uz krakšķošu ledus. Un ja mēs reiz esam sākuši pētīt jautājumu par lašiem un taimiņiem Baltijas valstīs, tad 26. novembris ir laiks, kad ir jābrauc uz Igauniju. 9:00 rītā mēs atrodamies Rakverē. Tas ir Igaunijas ziemeļos. Cik ilgi mēs braucām? Nu, kaut kāds 3,5 stundas. Un ko mēs gribam? Mēs gribam taimiņu. Mēs gribam taimiņvēlās. Aizmugurē mēs ieraugam veikals, nosaukums Rapala. Ejot iekšā izrādās, viens veikalnieks runā latviski. Lai Igaunijā kaut ko sāktu, ir nepieciešams licences. Tātad sākam licencēm. Ejam iekšā. Yep. Tā apkopēja? Tā ir tante vienkārši. Kā tev vārdā? Sveiks. Reinis. Es pieļauju, ka mēs diezgan lielu uzmanību tev pievērsīsim. Mēs gribētu zināt, kā
igauniski būtu cīsiņš? Cīsiņš. Vīner. Vīr? Vīner. Un patiešām Es jums igauniski varu nakts ir ö. Runā, ka tamdēļ, ka Igauni ieradās naktī, Igaunijā, senie Igauni ieradās naktī, vienkārši noelsās. Tā, tad no sākuma jūs varat ērtajā sistēmā iegādāties gada atļauju. Jā, tātad Gada 20 eiro vai pusgadam 13 eiro. Jā. Labi, tālāk nākošais. Un tikai tad jūs varat iegādāties lasītiem taimiņam upēs, lai ķertu speciālu atļauju, kas ir uz 1 diennakti vai uz 3 diennaktīm attiecīgajās upītēs. Un jūs varat brīvi izmantot. Un cena? Viņas. Cena. Diennakts ir 7 eiro. Un 3 diennaktis ir 14. 14 eiriki. Ļoti pieklājīgi zulīti. Igauņi ķer lasi daudz. Daudz? Ar to, jā. Un tagad, cik es saprotu, šodien pirmā diena, kad atļauts, un tu saki, ka jāskrien ātri, ja? Jā. Kāpēc? Čaļi ir jau 5 no rīta jau bija tur. Man tāds sajūta bija. Mēs esam centrā pilsētas, kur lašanās to. Jā. Mēs beidzot esam tikuši pie biļetēm vajadzīgajām, ar daudz konsultācijām un tērēšanām. Atļaujām. Jā, un bija vajadzīga arī tava Slavenā pase bija vajadzīga, kur visu laiku stāvēja mašīnā. Un cik maksāja derēt tiesībām? Maksāja 27 eiro. Abas biļetes. Pirmā puse 13 eiro par pusgadu Igaunijā, ja? Jā, par pusgadu Igaunijā, kur ir uz visām ūdenstilpnēm. Jā. Parastām makšķerēšanas tā kā karta priekš mums. Un otrā daļa Latvijas. Īstenībā 3 cilvēkiem pieaugušo biļetes uz lašiem Igaunijā uz pusgadu vēl pamatlicence kopā 81 eiro. Un jāpērk kur? Jāpērk ir pasta kantoros. Līdz kā mēs beigās nonācām, ka ar to ir jārēķinās jau uzreiz, lai ir visoperatīvāk, var paredzēt laiku sarēķināt. Meitenes ir patiesībā diezgan saprātīgas un uzreiz saprata, ko vajag, un čik visu izdarīja. Nu, pusstundu. Upe ir izcilā lielumā priekš foreļotājiem un saudabīga lašošana šeit droši vien ir tāda interesanta. Ne tāda kā pie mums Latvijā noteikti. Un es domāju, ka šodien mēs atbraucam diezgan pavēlu, bet rītdien mēs mēģināsim kaut ko bišķiņ taktiskāk pieiet visai lietai un gan jau kādu zivaru parādīsim. Filmē lasi? Jā. Ko tu muldi? Tā nevar būt. Viņiem ir ļoti smalka tā sajūta par to, ka viņi saka, pērno mēs laižam vaļā. Viņi meklē arī šobrīd vēl tādu, kas ir svaigs. Viņš saka, šī ir ļoti, ļoti veca zivs. Viņi noķert un palaist, un tas stāv. Nu nāc, es nezinu, vai man tā kamera strādā, ka krietni es jau pačakarējos. Es domāju, tu viņu vari bišķīt, tā kā redzi, kā tu viņu cēli. To koku bišķi patišina. Re, kur ir aste. Nu, to var redzēt. Es tev uz tavu pusi paspiedīšu. Re, kur aste ir. Redzi man tur, kur koka gals ir. Re, kur ir aste. Jā, es redzu asti. Nu, un tāda ir tā zivs. Bet nu knapi redzu. Tev vajag bišķīt to koku, lai viņam mums parāda sānus. Es atradīšu. Skaties, es viņu to... Ne, no šīs puses vajadzēja uz seklumu, pret akmeņiem varēja redzēt. Re, kur aste kustās. Viss. Aizgāja. Re, kur ir, te patās, re, kur seklumā. O, re, viņi ir, jā. Tas ir zivs, kurš dabūjas pamatīgi pa galvu. Un tagad domā, kur palika. O, tagad mēs viņu nofilmēsim. Un turpat nogulās. Jā, būtu labi, ja tu viņu padzītu taisnu uz to smilšu pleķīti, bet tagad viņu uzdīs tikai augšā. Jā, viņi noguļās, viņi tagad ir stāvzemi. Mēs āsti redzam, vai necienījamies skatītāji? Redzēji, kā viņi iznāca? Jā, es redzēju, es nofilmēju. Celis upe. Pirmās dienas noslēgums. Visi vienā balstī saka, ka šī upē ūdens līmenim vajadzētu būt lielākam, tad lasis no jūras uzskrien diezgan augstu. Mēs mīcamies apmēram 4-5 kilometros no apakšējā tilta, tālāk tikai posms, kurā nedrīkst spinningot, un jūra. Upe latvieša saprašanai ļoti dīvaini, jo tev ir jāiemet tas vizuls, un faktiski nevis tā kā mēs, ka meklējam kaut kādas traumas, astraumas, tur pieturam, grendējam un kaut kā astrādājam, ļoti lēni iemet un ļaut tam woblerim smalki vibrēt. Un tad ātrāk vai vēlāk kaut kas atgadās. Šodien mēs redzējām tikai vienu zivi, kur vietēji bija noķēruši un atlaiduši. Acīm redzami
viņi saka, ka tās zivis, kuras iznārstojušas, nekādā gadījumā viņiem neinteresē. Viņiem interesē tādas, kuras ir svaigas, nesen ienākušas no jūras. Tādu esot nepārāk daudz. Pēc tam viņi saka par to zivju skaitu. It kā katram tas savs viedoklis, daudz saka, jā, te brauc un tomēr arī kaut kādi mali ķer, elektrību ķer. Bet tas, ko es redzēju, ir kādas 40, 50 ļoti labas, dziļas izsistas berzes. Tas liecina, ka zivis ir lielas un ka viņas te tomēr diezgan pamatīgi ir panārstojušas par spīti tam, ko saka makšķernieki. Tas varbūt atkarīgs no makšķernieka dabas. Bet visādā ziņā, ja mēs, piemēram, kaut kur salacā tā iemetam un pludinam, tad šeit drīzāk ir tā, ka iemet, piegremdē un ļauj viņam strādāt. Un ļoti, ļoti lēni tin. Tāpēc, ka upe ir maza, vietas ir maz, un tad tev jāmēģina saprast, kurā brīdī uzbliezīs. Bet, ja zivs uzbliež, skriet nākoties līdz pat kādiem 150 metriem augšu, plēp visādi. Tā kā ļoti dīvaina upe ar latviešu acīm skatot. Viņiem arī dīvainā veidā šinīs te pie jūras upēs ziemeļos līdz 15. oktobrim tu drīkst makšķerēt, tad ir mēnesis ciet, un tad atkal drīkst makšķerēt. Bet viņi ir diezgan izvēlīgi. Viņi saka, jā, viņi var paņemt šinī upē 2 zivis, un tās nav aizliegts, bet viņi parasti neņem. Tāpēc, ka rudenī tās, kur ir iekšā ikri un kas ir tādas stiprākas, tās var būt ņemot. Tam vīram, ar kuru mēs runājāmies, lielākais lasis esot bijis 9,5 kg. Viņš esot pagājuši rudeni noķēris 5 un visus papiņus, tātad tēviņus, agresīvos. Tā ir tēma, kuru mēs vispār pavasarī vairs nevaram atrast, tāpēc, ka lasim tēviņu kaut kur noķert ir grūti. Bet citādi Igaunijā esot visas mazas upes un izskatās, kā viņi saka, viņiem ir mīļāk braukt uz salacas, tāpēc, ka tā vismaz ir tāda upe, kur var lasīt. Šeit viņš saka, pavasarī visas zivis jau ir prom jūrā. Tā viņi uzskata. Maz upe, tāpēc tā. 2 dienas copējot pa Igaunijas ziemeļiem, šīs ir vienīgās 2 pēķu pūdeles, kuras mēs ieraudzījām kaut kur apkārt vārtamies. Un arī šīs 2 ir tikai tāpēc, ka te galā ir piestumināta truba, pa kur vietējā māja ņem ūdeni. Igaunijā jau vairākus gadus darbojās depozīts. Tas nozīmē, nododot petu, tu dabūni pretī naudiņu. Un izskatās, tas ir atrisinājis ļoti daudz problēmas ar plastmas, kur mētājās apkārt. Latvijā depozīta sistēma vistuvāk ieviešanai bija tad, kad Sprudžs bija vides ministrs. Tas jau bija pirms laba laika. Tagad viss atkal noklusis varas koridoros. Ļoti žēl, tā jāsaka. Kārlī, Purce upe. Purce upe. Kā tev patīk? Daudz pievilcīgāka nekā Sēlijā, bet redzot, mēģinot atrast kādu lašu berzi, neesmu vēl redzējis nevienu. It kā vietas ir, kur varētu būt, bet ir apauguši, nav berzēts izstāsts. Purce upē viss beidzās kādu 1,5 kilometru augšpus tilta pār Pēterburgas šoseju. Šeit ir upe, bet tālāk aizmugurē jau pilnīgi cita vide. Tur augšā ir Hess, blāvo tāda maza māja, un tur ir arī zivju ceļš. Tas varētu būt skaists apskats objekts, arī gadījumā, ja to gribās zināt, kā tomēr kaimiņi vairāk nekā mēs domā par zivīm. Igaunijā nākamajā gadā tiks uzbūvēt apmēram 20 zivju ceļi. Tos būvē daļai par Eiropas līdzekļiem. Cik mums ir zivju ceļi un kad mēs pēdējos taisījām? Ak jā, 17. novembrī ar Asmani Vaivē. Cita zeme. Zivis nevar noķert, ja? Nevaram mēs noķert zivis šodien. Nevarējām arī vakar. Arī zivis neizrādīja nekādu interesi, neatrādījās. Tad jau tā ticība zūdas, ka pirmo reizi atbrauc. Tā viņi brīžiem parādās, brīžiem pazūd. Upe ir strauja, ļoti akmeņaina. Izdevās Purcē atrast vienu berzi, kur patiešām bez jautājumiem ir berze, bija berze, stāv berzīte, bet es viņu ieraudzīju brienot pupi, ka man apnikās. Jo no sākuma liekas, ka pieiet pupas, liekas, ka dziļš, daudz ūdens, neko nevar redzēt, ka vispār nevar pārbrist. Kad sāk bradāt, tad izrādās, ka visur ir sekls, akmeņi grūti pamanāmi, daži vieglāk pamanāmi, bet viss ir melns un tumšs. Ūdens pats tāds tumšs, sarkanīgs. Viss ir bruģēts. Kā tev bija ziņas par to, kad līdz šitam dambim arī tās vietas? Ja? Šitam dambim arī ir 0,5 kilometrs no tilta. Un šitā bija tā upe, kur no tilta uz jūras pusi var brist. Labi, tagad ir tā daļa, ka jūs ejat prom.